Kā pasargāt dažādas šūnas no lietotāja darbības? Iedomāsimies, ka mums ir šāda tabuliņa, kurā mēs reiķinam summu. Un ko mēs gribam izdarīt? Mēs gribam liekt lietotājiem mainīt formulu. Kā to var izdarīt? Ir divi varianti. Pirmais variants ir tikai atļauts. Mums ir atļauts izmantot tikai šīs trīs šūnas, rakstīt iekšā pēc nosaukumu, daudzumu un cenu. Ja, tad mēs varam izdarīt sekojoši. Mēs varam iezīmēt šo apgabalu, aiziet uz formātu un pateikt, ka šīs šūnas nav slēgtas. Lockcell izslēdzam. Un nākamā darbība format protect sheet. Un šeit mēs sakam, ka ko varam atļaut? Mēs varam atļaut lietot neizslēgtās šūnas. Select unlocked cells. Visu pārējo mēs nevaram. Šeit varam uzrakstīt paroli kaut kādu, kuru mēs gribam. Ok. Te atkārtojam paroli. Viss. Un tagad redzam, ka mēs varam atrasties tikai šajās šūnās, un pārējās šūnās mēs nevaram atrasties. Ja? Un mainīt kaut ko mēs varam. Mainot, viss mainās. Tāpat. Ja? Tas ir viens variants. Otrs variants ir aizliegt tikai šo šūnu. Tad mums ir cena, mums ir daudzums kaut kāds, cena, un te mums ir summa. Šādi, un mēs gribam aizliegt tikai šo šūnu. Visas pārējās šūnas var būt lietojamas. Tad kā mēs to darām? Iezīmējam visu lapu, format locked cells. Visas šūnas tagad ir brīvas. Izvēlamies šo šūnu, mēs to pasargājam, locked cell, un tālāk tas pats protect sheet, select unlocked cells, to mēs atstājam, šo mēs izslēdzam, te mums ir parole. Ok, atkārtojam paroli. Ok. Būtu atkārtot viņu tāpat, kā ievadījām. Un šeit es nevaru noklikšķināt, visās pārējās lapās es varu noklikšķināt. Ja es gribu lietot arī noformējumu, jo pašlaik daudz kas ir liekts, ja mēs esam pasargājuši lapu, tad man ir, kad es pasargāju savu dokumentu, ir jāizvēlās visu pārējo. Ja, kad es nevaru izvēlēties, bet visu pārējo es varu darīt. Ja, tad atkal parole. Ok, un tad, lūk, atkal noformējums mums ir pieejams. Protams, nebūs viss pieejams, jo tomēr lapa ir pasargāta, tad tomēr tagad ir domāta vairāk lietošanai, nevis izmaiņām, ja, bet te ieklikšķināt neko nevarēs un nekādīgi tur tikt arī nevarēs. Lūk šādi.